Доброго дня, мене звати Данило, я з України. Зараз працюю в організації «Хочу допомогти біженцям» в Ризі в інформаційному пункті та щодня відповідаю на запитання українців про життя в Латвії. Я зібрав найпоширеніші запитання у відео, щоб поділитися з вами наявною в мене інформацією. Це моє 15-те відео і тема нашої 15-ї зустрічі «Як створити свою спільноту». Я запросив представників асоціації Селія Салас та авторів посібника «Жити в Латвії» Дайну Алужани та Єву Ятнієце, аби вони розповіли, як найкраще це зробити. Nu, ko Ieva, dibinam biedrību? Dibinam Latvijas likumdošana ir ļoti labvēlīga biedrību dibināšanai. Jā, mēs esam divas. Pilnīgi pietiek jaunas biedrības izveidošanai. 2 cilvēku Latvijā. Mēs satiekamies, nolemjam, ka dibināsim biedrību, uzrakstam lēmumu par biedrības dibināšanu. Mēs esam biedrības dibinātājas. 2 gabalas. Varbūt arī vairāk cilvēku. Jā, bet sākotnēji pietiek pilnīgi ar 2 pilngadīgiem cilvēkiem. Tie var būt arī radinieki. Var nodibināt biedrību vīrs un sieva, māte un meita, ja, dēls un varbūt brālēns. Tas netiek ierobežots. Ir ļoti ērti. Un pēc tam, ko mēs darām, mēs uzreiz lēmumu rakstījām. Vai mēs tomēr paskatījāmies uzņēmuma reģistra mājaslapā? Nu jā, vispirms mēs, protams, izlasījām uzņēmuma reģistrā mājaslapā pieejamo informāciju par to, kā var nodibināt biedrību, kādi dokumenti ir nepieciešami, bet sākumā jau ir griba. Tāpat. Tātad lēmumu mēs esam uzrakstījuši, lēmums ir pieņemts, ka mēs dibinam biedrību. Nākošais darbs, kas mums ir jāizdara, ir jāuzraksta biedrības statūti. Tas ir ļoti rūpīgi jāapdomā, ko mēs rakstam biedrības statūtos. Ko mēs varētu rakstīt savas biedrības statūtos? Mēs droši vien, ka varētu glābt pasauli, vai ne? Tas tā pa jokam, bet biedrības statūtiem vēlams tomēr būt pietiekami plašiem. Bez šaubām, jebkuras biedrības dibināšana sākas ar ideju. Ko tieši jūs vēlaties darīt? Taču paies daži gadi, jūsu biedrība uzplauks, un jūs varbūt gribēsiet darīt vēl kaut ko vairāk. Ja statūtos jūs būsiet ielikuši tikai dažus ļoti šaurus punktus, tas jums tanī brīdī traucēs. Principā uzņēmuma reģistra mājaslapā ir arī ļoti labi statūtu paraugi. Visas dokumentu veidlapas tur ir ļoti labas. Paņemam statūtu paraugu, ieliekam savus skaistos mērķus ar domu, ka mēs gribēsim strādāt arī pēc 5 un varbūt pat 10 gadiem. Ja? Tu esi ar mieru? Es ar mieru kaut vai 20 gadus strādāt. Nu jā, tad mēs uzrakstam šos biedrības statūtus, tad mēs vienojamies, kā mēs pārvaldīsim savu biedrību, kas būs mūsu biedrības valdē. Ja mēs esam tikai 2, tad droši vien mēs 2 būsim biedrības valdē. Mums ir nepieciešams valdes priekšsēdētājs. Mēs vienojamies par to, kura no mums būs valdes priekšsēdētāja, un arī to tad smuki uzrakstam uz papīra, ka mēs piekrītam būt par valdes locekļiem šajā biedrībā. Nākošais solis mums ir jāiesniedz uzņēmuma reģistrā biedrības reģistrācijas pieprasījuma veidlapa. Šo veidlapu arī var atrast uzņēmuma reģistra mājaslapā, arī piemērus var atrast, kā tas ir darāms. Ja jums nav pašiem tādas pieredzes, varbūt paprasiet kādai jau esošai biedrībai, kā tas ir noticis viņu biedrības dibināšanas laikā. Palīdzēs noteikti cilvēki. Aizpildiet šo veidlapu un elektroniski iesniedziet uzņēmuma reģistra mājas lapā norādītajā adresē. Kas varbūt vēl ir interesanti pie valdes locekļiem, valdes priekšsēdētāja, tad, kad mēs izvēlamies atbildīgās personas, tur ir tāds interesants formulējums. Ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi vai visiem kopā. Kopā ar kādu. Tad ir jāizvērtē, ja biedrība ir maza un valdes locekļi ir, tā kā mēs 2, mēs noteikti izvēlēsimies iespēju pārstāvēt katram atsevišķi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katra no mums var iet un slēgt līgumus, atvērt bankas kontus, rīkoties pilnīgi biedrības vārdā. Ja mēs izvēlamies iespēju pārstāvēt kādu kopā, ko biežāk izmanto varbūt lielākas biedrības, tad ir jādara tā, ka biedrību pārstāvēt kopā ar kādu, ar citu valdes locekli var 2 vai 3 cilvēki.
Taču valdes priekšsēdētājs, ir biedrības vadītājs, vienmēr pārstāvēs biedrību atsevišķi, viens pats. Tas varbūt ir formulējums, kas var samulsināt drusciņu. Jā. Mazās biedrībās tiešām droši var izvēlēties šo te opciju, ka pārstāvēt biedrību var katrs valdes loceklis atsevišķi, ja jūs viens otram, protams, uzticaties. Tad paiet kāds laiks, uzņēmuma reģistrs izvērtē jūsu šo aizpildīto iesnieguma veidlapu, kur ir ziņas gan par valdes locekļiem, pievienots pilnīgi noteikti ir arī statūtu saturs, un tad jūs saņemat atbildi, vai nu jums ir vēl kaut kādi labojumi nepieciešami, papildinājumi. Pilnīgi noteikti uzņēmuma reģistrā paskaidros, kādi labojumi ir nepieciešami. Ja labojumi nav nepieciešami, tad jūs tiekat iekļauti Latvijas biedrību nodibinājumu reģistrā. Tu aizmirsti valsts nodevu. Ir jāsamaksā valsts nodeva. Ja jūs gatavojaties atvērt biedrību, jums ir noteikti jābūt kontā 10 eiro. Ja es nekļūdos, varbūt Pat kontā nav jābūt. skaidrā naudā. Mēs jau varam nomaksāt no saviem personīgajiem. Nē, nu es domāju, kādai no Jā, maksas kādai no kontā mums jābūt kontā ir jābūt. 12 eiro. Jā, jā, Rēķinamies tas ar gan. bankas komisiju. Bez valsts nodevas neko mums nereģistrēs. Jā, bez valsts nodevas Jā. mums nereģistrēs, bet arī kontus, ko nomaksāt valsts nodevu, var atrast uzņēmuma reģistra mājaslapā pie šiem te visiem dokumentiem, kas ir attiecināmi uz biedrības reģistrēšanu. Biedrību reģistrējot, biedrībai pašai nav nepieciešams bankas konts, bet, ja jūs gribēsiet strādāt produktīvi, strādāt ar projektiem, sniegt pakalpojumus, tad pilnīgi noteikti biedrībai konts atsevišķi būs nepieciešams. Ar to lūdzam rēķināties pilnīgi noteikti. Runājot par precizējumiem, uzņēmuma reģistrs ir ļoti atbildīga un ļoti precīza iestāde. Jautājumi par precizējumiem dibinot biedrību pienāk salīdzinoši bieži. Ir pat dzirdēti stāsti, ka šie te precizējumi tiek lūgti 5 reizes. Tas nekas. Jūs noprecizējat, iesniedzat, neviens jums tādēļ pāri nedarīs, no tā nav jābaidās. Nav jādomā, ka uzņēmuma reģistrs ir kaut kas slikts un bīstams. Viņi vienkārši ārkārtīgi precīzi izpilda savu darbu. Un tas nav nekas ļoti slikts vai briesmīgs, nav arī sāpīgi. Varbūt prasa mazliet vairāk laika. Ar to ir jārēķinās, jo, teiksim, plānojot iesniegt kādu projektu finansētājam, jūs varat paskatīties šī uzņēmuma reģistra mājaslapā, biedrību nodibina reģistrē 10 darbdienu laikā, piemēram. Nē, tas jums var prasīt arī 1,5 mēnesi, ja būs precizējumi. Tā kā paredzam arī rezerves laiku, bet tad, kad mēs saņemam lēmumu, tad mēs priecājamies, vai ne? Mums ir biedrīба. Gatavs! Це все, що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Більше інформації можна знайти на сайті ukrainalatvia.com. Чекаю на ваші запитання в коментарях або за телефоном +371 20 38 10 39. Не соромтеся звертатися до мене, якщо вам потрібна допомога. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі у моїх наступних відео або особисто в Ризі за адресою вулиця Палець, 9, Центр підтримки українських жителів.